Arturs nāk! Pirms liela mākslinieka, liela pauze. Labdien visiem! Muziķiem labāk patīk spēlēt. Un tad arī var parunāt. Es tevi pazīstu, es zinu, cik tu esi labs runātājs. Es gribēju parādīt fotogrāfiju un iesākt mūsu sarunu ar to, ka, redz, mēs abi vienādi uzsākām, mēs spēlējām uz vienām skatuvēm, piedalījāmies arī konkursos. Un tas mans ceļš sākās 4 gadu vecumā, kad Emīla Dārziņa mūzikas skolā man ļāva izvēlēties, kuru instrumentu vēlos spēlēt. Un es ļoti gribēju čellu. Pēc tā koncerta Dārziņos, kad viņi nospēlēja, viņi parāda, kuru instrumentu. Un es dzīvēju Olēnē tajā laikā, man mammai bija 3 bērni. Un tad, kad es pateicu čellu, mamma noelsās. Un viņa teica, klausies, ņemam violi.
Saka, tāds mazs čels. Mani piemānīja. Bet, jā, mēs vienmēr sekojot abi ar Artūru esam pazīstami kopš Jurijāna mūzikas skolas, kad mēs kopā mācījāmies, mums bija brīnišķīgi pedagogi, un mēs atkal tiekamies uz citas skatuves. Artūrs savu ceļu turpināja kā mūziķis, savukārt man netika veiksmīgi, jo tas nebija čels, tā tomēr bija viola, un laikam tomēr man bija jānokļūst. Un man likās ļoti simboliski, es atradu fotogrāfiju tādēļ, kur mēs abi esam redzami vienā vecumā, un mēs tiekamies atkal pēc daudziem gadiem uz vienas skatuves. Un es gribēju, lai tu izstāsti pārējiem, kāds ir bijis tavs ceļš. Es nonācu līdz violai 4 gadu vecumā, bet tavs ceļš sākās. Cik gados tu nonāci pie klavierēm? Turpinot tevis iesākto, tieši tāpēc mana meita spēlē čelu. Visa cieņa. Jā, mans ceļš iesākās bērnībā, tajā laikā. Mūsu mammas bija ļoti centīgas, jā, tu gāji muzikas skolā, daudz bērni gāja visu kaut kur vien varēja, bija dzintariņš, varēja dejot un muzicēt, un mani vecāki centās, cik vien varēja daudzpusīgi mani attīstīt, tāpēc uzreiz bija tautas dejas, modernās dejas, muzikas skola, teātras skola, peldēšanas pulciņš, visu, ko vien varēja, visas dienas bija pilnīgi saplānotas, un man bija dzīvē posms, kad es domāju, kāpēc tik daudz visu kaut kas bija jādara, kad es varēju futbolu spēt vai kaut ko citu. Bet patiesībā tagad atskatoties, es saprotu, ka absolūti katra šī šķautne man ir dzīvē noderējusi, un es arī jūtu, ka arī turpmāk noderēs. Un arī atskatoties uz skolas gadiem, mēs kādreiz domājam par priekšmetiem, kāpēc mums jāmācās šie vai citi priekšmeti, bet vienmēr kaut kur ir kāda situācija, kur mums uzspēlda, jā, šī zināšana mums nodara. Un bērnībā sanāca tā, ka es 8 gadu vecumā uzvarēju Francijā pirmajā konkursā. Brīnumbērns. Starptautiskajā iegūju Grand Prix. Un toreiz vēl nebija izplatīts tāds menedžments, bet skolas direktors bija ļoti labs menedžeris, Ānis Mežgāls, kura dēls patreiz vada arī Jurijāna mūzikas skolu. Un viņš uzņēmās šefību kā menedžeris, un viņš atrada šo brīnišķīgo pasniedzēju. Es šodien atļaušos nosaukt to par līderi. Šī skolotāja nevienai nelīdzinājās. Viņa bija tik ļoti savdabīga, viņa bija veltījusi visu savu dzīvi tikai muzikai, viņai nebija ģimene, viņai bijām mēs kā viņas bērni, un viņa tiešām par katru dega, un ja kaut kas nesanāca, viņa uzskatīja, ka tā ir viņas vaina. Un ja runājot par līderiem, atskatoties arī vēlāk augstskolās, man ir ļoti paveicies ar šiem skolotājiem, jo viņi vienmēr ir bijuši šie savdabi, kuri ir atļaujušies iet savu ceļu, nevienam nav nekad līdzinājušies, un šodien es arī un vakar arī pagūvu būt dažās arī prezentācijās, un man arī ļoti norezonēja šis autentiskums, pa ko runāja, un fokusa stāvoklis. Šie cilvēki bija ļoti fokusēti uz savu lietu. Bet svarīgākais, kas man viņos ļoti patīk, un šī ir mana profesora Lisova Virsaladze, pie kuras es studēju Maskavas konservatorijā. Man bija tā laime mācīties 8 gadus, es pabeidzu maģistratūru un arī aspirantūru. Tur tas bija pietiekoši ilgs laiks, lai mēs gan iepazītos, gan es arī daudz ko iemācītos. Šie līderi bija ļoti un ir ļoti labi cilvēki. Un šī kvalitāte priekš manis ir kā mēraukla, kuru, protams, tāpat kā nevar varbūt izmērīt, ko nozīmē spēlēt no sirds, vai ko nozīmē klausīties ar sirdi, vai ar ausīm, vai ar prātu. Bet es domāju, ka mēs esam ļoti jutekliski, ļoti jūtīgi. Un ja mēs spējam atslēgt savu prātu, tad mēs arī sajūtam šīs īpašības. Es neesmu tev vaicājis, vai tu kādreiz esi ar orķestri spēlējis, un kāda ir tā sajūta spēlēt orķestri, jo tev ir jādzird citi, tev ir jāredz diriģents, un plus tev ir jāsaglabā tā sava autentiskā gan tehnika, gan arī sajūta par mūziku. Man bija tā laime ar orķestri spēlēt jau no agras bērnības, jo kā reize direktors organizēja daudzus koncertus, un es braukāju arī pa pasauli, uzstājos dažādās koncertzālēs, un viens no tādiem svarīgākiem manas dzīves koncertiem notika Vāgnera zālē. 16 gadu vecumā es uzstājos ar mūsdienu klasiķi Kšištofu Penderecki. Tā kā ar orķestri interesanti, tas ir ļoti atkarīgs arī no mūziķa ego. To var uztvert mazliet narcistiski, jo principā izpildītāji ir tā audzināti, kad viņi ir kaut kas īpašs un kaut kas varbūt pārāks par pārējiem, jo viņi ansamblī nespēlē, mēs pavadam 10 un vairāk stundas, kurš, bet pārsvarā visu dienu tu sēdi viens pats telpā, un tad tu viens pats ej uz skatuves un tā tālāk.
Es orķestra spēli uztveru kolektīvi, un man patīk kā Vineta Sareika, starp citu, Berlīnas filharmonija pirmā viola, ar ko man arī bija tā laime spēlēt duetā kopā. Man patīk, kā viņa šo arī interpretē, kad tu esi viens no. Neskatoties uz to, ka tu esi priekšplānā kā soli spēlēt ar orķestri, tu esi kamera ansamblī. Un šeit šodien mēs esam ar jums kā HR speciālistiem, un es arī esmu vadītājs. Man arī, teiksim tā, dažāda vadības pieredze, un man arī patīk būt komandā, kad es esmu viens no. Pastāst, kāda ir tā vadības pieredze, ko tu dari? Es sāku kā projektu vadītājs dažādiem tālāk izglītības kursiem 10. gadā, un tad es atvēru savai sievai mākslas darbnīcu, atvēru Impresario Baltija koncerta aģentūru, kur mēs izgājām nevis uz kvantitāti, bet uz kvalitāti. Es vedu uz Latviju arī savu profesori, kura neuzstājās vairāk kā 30 gadus Latvijā, un Dinu Jofi, kas ir ļoti zinām pianisti visā pasaulē, vienīgā faktiski laureāte, lielā Šopēna konkursa laureāte. Viņa arī nebija 30 gadus uzstājusies. Man bija tāda misija vest uz Latviju tādus mākslinieks, kurus šeit nezinu. Protams, viņus bija grūtāk pārdot, bet es uz to neskatījos kā uz biznesu, bet kā tiešām uz tādu mērķi, kā pievienoto vērtību. Un, jā, tagad jau 9. gadu es vadu Rīgas Bolderājas muzikas un mākslas skolu. Esmu bijis arī Mūzikas akadēmijas klavieru katedras vadītājs, tā kā faktiski tā komunicēšana un cilvēku vadīšana ir absolūti man tāda ikdienas sastāvdaļa. Es ar tevi satikos apmēram pirms 10 gadiem. Mēs bērnībā tikāmies mūzikas skolā, pēc tam vēlāk, kā es sevi intervēju, jo tu biji atbraucis no Maskavas, no metropoles. Tu biji superstārs, respektīvi tu jau kopš bērnības, kā tu minēji, tu ļoti daudz spēlēji un biji, brīnumbērns. Bet tad, kad tu nonāci, es biju ļoti pārsteigta, tādēļ es uzaicināju uz interviju arī tevi, kādēļ tu no tās metropoles, no visas tās posmas, no šī te ego, vai kā tu minēji, narcisisms tas nav, bet varbūt jā, tas solista, vientuļais vadītāja esamības brīdis, kāpēc tu pārcēlies atpakaļ uz Latviju no tām metropolēm, kur ir tās skatuves, un tev ir visas iespējas un atalgojums, tu attopies Latvijā. Es teikšu tā, man bija tā laime, kad man izveidojās ģimene jau 2. Maskavas konservatorijas kursā. Un tas bija ļoti svarīgs manā dzīvē pavērsiena punkts, kad man piedzima dēls. Un tajā brīdī dzīve sākās vēlreiz no sākuma. Un es jau sāku uzdot jautājumus, kurus es nekad līdz šim nebiju uzdevis. Jo es sapratu, uz ko es eju un kā es esmu dzīvojis līdz šim. Tas ir faktiski vienpaša darbs pie klavierēm, hotelis, lidmašīna, skatuve un tā pāpli. Un es aizdomājos, uz ko tad īsti šī dzīve ved, un vai es tiešām varu sev godīgi pateikt, ka es vēlos šādu modeli. Un es sev atbildēju, ka es vēlos kaut ko citu. Es vēlos būt tuvāk savai ģimenei, bet kā es sevi redzu tālāk, tas, kas attiecās uz manu karjeru, man īsti atbildes nebija. Un jāsaka atklāti, kad runājot par stresa vadību, jo man tēma ir stresa vadība caur mūziku, es domāju, ka jebkurš cilvēks, kurš kāpj uz skatuves vai runāt vai spēlēt, saskarās ar stresu. Jautājums tikai cik lielā mērā. Un bērnībā parasti mēs saskaramies ar stresu ļoti maz, jo mums vēl nav tas sloks tai atbildībai, kas uz mums gulstās, ka mēs ejam uz skatuves. Bet, kad mēs pieaugam, mēs sākam arvien vairāk šo atbildību just, arvien vairāk aktivizējās prāts. Un prāts saka, ka tu nedrīkst kļūdīties, ja tu kļūdīsies, tev būs norakstīta karjera, tu nedrīkst kļūdīties, un tu nedrīkst kļūdīties. Es atceros pirmo reizi, kad es redzēju, ka ēterā noģības tiešraidē cilvēks, un katru reizi pēc tam es ēterā domāju, ka tikai es nenoģīvtu. Tas ir ļoti lipīgi. Jā, un karjeras viens tāds brīdis, kurā vai nu tu izēji pašā augšā vai nē, kad ir jāmācās ļoti ātri programmas. Es domāju, bez Andra Nelsona arī redzam un citādi, kad un tā atbildības sajūta ir ļoti saspringti liela, lai tu iznāktu uz skatuves un tajā brīdī dot labāko, ko tu vari. Un tas stresa koeficients ir tik milzīgs, kad pēc tam katram kā viņš no šīs stāvokļa attiek, ir ļoti dažādi. Un es sapratu, ka tik lielā mērā ar stresu es nevēlos saskarties. Es vēlos spēlēt klavierus, es vēlos muzicēt, bet man jāmeklē kādi savi ceļi. Tas bija faktiski pirmais impulss. Un tad koncerti tā kā vairāk vai mazāk
tad bija, tad nebija, jo tas saistīs ar dažādiem apstākļiem arī pieprasīt mākslinieki ar Stradivāri violē. Mani kolēģi sēž pēdējās pultīs nevienam nezināmos orķestros vai vispār sēž bez koncertiem, tikai to vien darot un domājot, ka viņi grib ar to nodarboties. Tas nav saistīts tikai ar tavu vēlēšanos vai nevēlēšanos. Nu, lūk, un tādā veidā es sāku saprast, ka es negribu pamest klavieres, un es sāku meklēt savus ceļus. Un es iztēlojos, ka es esmu bērns, kurš ir apsēdies pie instrumenta un nezinu neko par klavieru spēli. Kaut gan es jau biju pabeidzis 2 augstskolas, arī menedžmenta augstskolu, un zināšanu prāta līmenī bija daudz, bet viņas man nepalīdzēja. Un es sāku meklēt to savu ceļu, un piespiedu labo pedālu, ko starp citu var izdarīt pilnīgi jebkurš, nu, ja ir iespēja, teiksim tā, un paņēmu vienu skaņu, un to arī var izdarīt jebkurš. Un sāku viņu klausīties. Un faktiski šādā veidā, sen diezgan atpakaļ, tas vēl bija pirms Covida, es sāku meklēt savu ceļu, kad es sāku ieklausīties skaņā, es sāku ieklausīties sevi, es sāku atjust kādas vibrācijas, kādas vēlēšanās, un tā pamazām no darba, no rutinēta darba, klavieru spēles pārvērt sev par terapiju. Jo man jau bija darbs, es vadīju skolu un arī projektus, bet viņš arī bija saistīts ar stresu. Un tā man bija kā terapija, kad es atnācu pie instrumenta, apsēdos un sāku klausīt vienu skaņu, 2, kaut ko paspēlēt, pamēģināt no iepriekšējā repertuāra. Un tādā veidā nejauši īstenībā, pateicoties profesorai Guntai Ansānei, sadarbībā ar viņu mēs sākām veidot klavieru terapijas metodi, un kurai, pateicoties tam, ka bija labi rezultāti, es sapratu, ka, laikam tā lieta ir jāturpina, un tādā veidā es nonācu līdz metodei, kurā ir saruna, pasīvā daļa un aktīvā, kur cilvēki jau pirmajā reizē klausās, tas ir kā tāds privātais koncertiņš, varētu teikt, mierīgu muziku, un kur arī jau pirmā reizē var paši mācīties, kā šie bērni, es tādēļ to uzsvēru, kā šie bērni klausīties šo skaņu un pārslēgt savu uzmanību. Jo stress, spriežot pēc visa, nemazināsies, viņš tikai, iespējams, es domāju, kad arī tajā ātrumā pieaugs, un, man liekas, priekš manis tā ir brīnišķīga vieta un telpa, es un instruments, un nav nekā cita, telefons ir malā, un es varu koncentrēties tikai uz šo brīdi šeit un tagad. Jo klasiskajiem muziķiem arī, varbūt jūs zinat, ir dažādi veidi koncerti. Ir koncerti, kur it kā ļoti labi spēlē, bet nav nekāda iespēja, man personīgi. Bet ir dažreiz koncerti, kur varbūt arī ļoti labi spēlē, vai varbūt netik labi kaut kādā mērā, bet iespējas ir milzīgs. Un man liekas, ka nav svarīgas tik ļoti tās lielās lietas, cik tās detaļas un tās nianses, ko mēs ieliekam, kā mēs atjūtam. Jo mūziķi uz skatuves mazliet ir pārvērtušies par tiem džokeriem, kas tā kā mazliet izklaidē varbūt publiku vai ieinteresē, bet man liekas, ka bieži vien tad zūd tā mākslas īstā vērtība un kāpēc komponists vispār rakstīja šo mūziku. Un tas ir faktiski tas veids, kā es priekš sevis, varbūt ārēji nekas nav izmainījies, es vienkārši sēžu un spēlēju klavierus. Bet iekšēji priekš manis ir izmainījies ļoti daudz, jo es sapratu, ka caur mūziku, caur šo klavieru terapiju es varu palīdzēt arī cilvēkiem. Tu esi izgudrojis tātad savu šo autoru tehniku, tādu palīdzēšanu ar mūziku, un šodien ir iznācis taustāmā veidā arī tavs pirmais albums, par ko var aplaudēt. Viņš redzams arī uz ekrāna. Un es gribēju pajautāt, izstāsti par frekvencēm. Te ir 2 klavieres. Kas šodien notiek šeit un kas tur ir tām frekvencēm un to palīdzēšanu? Jā, mūsu dzīves, vismaz manas, bieži vien ir piepildīts ar nejaušībām. Un man nebija mērķis izveidot metodi vai kādu frekvenci atrast vai ko citu. Es sāku šo jauno ceļu, tad līdz manim nokļuva šis instruments, pilnīgi nejauši, kurš bija norakstāms. Un skaņotājs man teica, ka viņš nav pielietojams, jo viņu nevar uzskaņot uz mūsdienu skaņojumu. Viņš vienkārši neturēs spriedzi, stīgu uzvilkšanas princips. Un tad es sāku interesēt, kāpēc viņš neturēs spriedzi, kādas ir frekvences. Neskatoties uz to, ka es pabeidzis 2 augstskolas, neskapēc nevienā priekšmetā neviens man nebija stāstījis par šīm frekvencēm. Mēs vienkārši visi spēlējam un dzirdam, kāds skan šis instruments.
Un tad es sāku interesēties un atradu, ka ir tāda interesanta frekvence 432 Hz, uz ko skaņotājs teica, ka ir iespēja uzskaņot šīs klavieres. Un mēs pamēģinājām, es nedaudz palasīju par šo frekvenci, un tas process sāka notikt, sāka rezonēt un es jutos daudz mierīgāks, daudz, es tā varētu teikt, relaksētāks, jo 440 Hz viņi ir nedaudz augstāka toņkārta, priekš tā, lai tā skaņa būtu, varētu teikt, tā caursitošāka, lai viņi ietu cauri īsumā. 20. gadsimta vidū tika pieņemts ISO standartizācijas certifikāts, kurš apliecināja, ka no slā pirmajā oktāvā skan 440. Un tas nozīmē, ka jūs kā HR speciālisti, jums noteikti ir savs kamertonis. Un noteikti diriģents, viņš paklausās kamertoni, kas ir parasti 440 Hz, un iedod konkrētas balsis korim, kurus ir jānodzied. Šis ir 440 skaņojums. Savukārt agrāk un Baha laikos un iepriekš nebija šāda kamertoņa. Un uzskaņojās, kā tev ir šī nots, labi, es uzskaņošos šādi. Un šeit ir interesanti arī paralēls par vadītājiem, ka šis te kamertonis, viņš ir universalizēts šajā laikā. Un pavērojot, ka 20. gadsimtā principā vairāk vai mazāk pēc iespējas visu cenšas standartizēt. Un tas strādāja, zināmā mērā, līdz Covidam. Covid sāka nojaukt šīs robežas, un šie standarti un principi daudzās lietās sāka nestrādāt, un vajadzēja meklēt jaunus ceļus. Un interesanti, kur mēs patreiz atrodamies ar visiem šiem notikumiem, kas ir bija pēc Covida, ka mēs faktiski meklējam šīs autentiskās metodas, šīs individuālās metodas, šos līderus, kas ir neatkārtojami, kas ir unikāli, ko nevar mākslīgi izveidot. Ja? Viņi var tikai kļūt, liekot šo dzīves pieredzi, iekšā, un es domāju, ka šis piemērs ar kamertoni un šo skaņojumu liecina par to, ka nevajag baidīties par savu dzīves ceļu. Jo es, kad iesāku šo, man nebija nekāda plāna attiecībā uz tālākiem soļiem, bet tas aizņēma vairākus gadus, jo klaverterapija, tas man nav kā darbs, tā ir man kā sirdslieta, kā mans hobijs, un tālāk, jo tas punkts bija, ka es sapratu, ka tad es vēlos ierakstīt albumu. Un tad nāca Paula Hankinsona mūzika, kuru es pieņemu Latvijā varētu būt vispār nepazīstam, mūsdienu dzīvojuša komponists, kura ļoti labi iederējās šajā klavieru terapijā. Viņš ir uzrakstījis katru skaņdarbu iedvesmojoties no Franca Šuberta, kas man ļoti imponē. Un beigās mani sieva arī iedvesmoja ielikt arī vienīgo savu skaņdarbu. Es neesmu komponists, bet kādreiz, kad bija ļoti sarežģīta dzīves situācija, pie manis atnāca muzika, viņa vienkārši man skāk skanēt galvā, un es viņu pierakstīju. Un es domāju, ka mums ir jāļaujās šiem impulsiem, kuri pie mums atnāk, ja mēs paši viņus nebloķējam. Un priekš manis, lai es būtu atvērts šiem impulsiem, lai es viņus sadzirdētu, lai es sajustu, kā dzīvot, kā organizēt savu dzīvi, ir šis veids, kā es to daru caur klavieru terapiju. Un šo albumu var arī iegādāties šodien, Artur, tu esi paņēmis līdzi, es saprotu. Viņš ārā ir pieejams, un es arī varu uzlikt pēc šī pasākuma arī savu autogrāfu, bet es saprotu, kad runājot jau dažiem kolēģiem, kad CD atskaņotājs jādod arī bonusā puslaikam. Bet tātad noslēgumā mūsu sarunai, kādēļ šeit ir divas klavieres, ko tu atskaņoji sākumā un kas tagad notiks? Kad mēs tikāmies ar Dainiusu runāt par šo tikšanos, tad faktiski tajā brīdī man dzima šī ideja. Viņa bija spontāna, viņa bija zināmā mērā riskanti, jo viņa nebija pārbaudīta, kad es piedāvāju šos divus instrumentus. Tātad mūsdienu skaņojums 440 Hz Steinway klavieres, tas ir mūsdienu Rolls-Royce. Šūmaņa lista veltījums, ko es nospēlēju. Klasiskais skaņdarbs, ko parasti koncertos spēlē, piedevās. Romantiski izvērsts skaņdarbs. Un otrs instruments, Blutner, vairāk kā 100 gadu vecs, uzskaņots 432 Hz, Paula Hankinsona fantāzija. Un tā ir iespēja bija īstenībā man pašam vakar šeit atrodoties un arī jums salīdzināt šos divus veidus, jo man ir kolēģi jautājuši, kur tad ir tā atšķirība? Nu, klavieres un klavieres, nu, skan un skan, jo patiesībā tiem herciem, nu, tāda uzreiz liela atšķirība dzirdēja, viņi nav sadzirdama. Bet, ja mēs salīdzinām, jūs arī YouTube varat ierakstīt, es arī nezināju, ka tādi ieraksti, kur var salīdzināt 432 Hz un 440, un tad jūs atjūtat to atšķirību, vismaz man tā bija. Un šodien vienkārši ir tā iespēja, kur mēs varam šo koncertu klasisko skatuvi salīdzināt ar šo klavieru terapijas
tā nav skatuve, tas ir veids, faktiski, kur tad ir vai nav atšķirība, tad katrs var sev izdarīt savus secinājumus. Šī gada konference ar Valdi iesākām runājot par mūzikas instrumentiem, par orķestri. Šo rītu mēs ar Ričardu iesākām arī ar dziedāšanu un mūziku. Un, protams, arī noslēgumā tad es aicinu doties pie otrām klavierēm un izpildīt skaņdarbu. Un, jā, ja jums patīk un jums interesē, kādu brīdi Arturs vēl būs pieejams un var parunāt vairāk par šo tēmu, jo tā ir ārkārtīgi interesanti. Paldies, Eva, un es šodien iesāku uz klavieru mūziku, jo man arī bija būtiski, ka jūs nezināt, kas skanēs. Un arī tagad es dažus vārdus jau izstāstīju, bet iztēloties, ka jūs nezināt, kas skanēs, jo šis prāta līmenis, šī apziņa, ka mēs zinām, kā ir jāklausās klasisko mūziku, kā jāklausās popmūziku, kā ir jāuzvedās šā vai tā, manuprāt, viņš nepalīdz. Iztēloties, ka jūs precīzi nezināt neko, un jūs vienkārši ļaujaties šai klavieru mūzikai, jo klavieru terapijā, kas ir grupās, kur ir pasīvā daļa, cilvēki klausās to zviļņos, jo ļoti svarīgi, kad arī jūs atslābināt savu ķermeni. Šie krāsli diezgan ērti, es uz viņiem arī sēdēju. Tā kā vienkārši ļaujieties šim mirklim, un es centīšos ļauties kopā ar jums. Paldies. Pirms mēs vēl dodamies, vai pie tevis ir iespējams nokļūt šajās terapijās, zviļņos? Vai tu Latvijā to dari? Jā, es esmu beidzot atradis vietu, tas man ir aizņēmis vairāk kā 3 gadus, ņemot vērā, ka es to ikdienā nedodarbojos. Es meklēju vietu, kur varētu notikt šādi vakari, un novembrī es plānoju uz doto brīdi 3 vakarus, viņi vēl nav izziņoti gan, bet 3 novembra vakars trešdienās, kur būs šī klavieru terapijas seanses Viļņos, jā, kur es domāju, ka mēs visi meklējamies arī vietu, kur relaksēties, kur rast mieru, atpūsties, pārslēgties. Un jā, es sākšu ar šo dalīties. Paldies.
Sirsnīgs jums paldies. Paldies, Artur. Arturs Singujevs. Vai var kaut kur atrast to informāciju? Tu minēji, ka būs novembrī trīs vietās, 3 reizes. Jāsaka tā, ka es esmu laikam nemūsdienīgs. Es gan esmu Facebookā, un tagad es esmu uztaisījis arī savu draugu ieteikumu pēc Instagram kontu. Es cenšos iet laikam līdzi un būt mūsdienīgs, tā kā tur arī laikam būs tā informācija, jo savādāk jau nekā jau mūsdienās nevar uzzināt, afišas uz stabiem neuzlīmēs. Paldies, un paldies, ka piekriti šodien būt uz skatuves, un tas droši vien ir izaicinoši. Novēlu veiksmi ar jauno autortehniku, un lai vairāk cilvēkiem tas prieks, ko mēs nu pat ieguvām, vai guvām, un lai vairāk cilvēkiem miers, un lai vairāk cilvēki sajūt tavu talantu caur šo te autortehniku. Lielas paldies! Paldies jums! Paldies! Tā. Starp citu, ja jūs zināt, kā es šodien abas šīs klavieres sargāju. Jo ik viens, kurš nāca uz skatuves, gribēja klikeri nolikt vai pudeli vai pat burvju kastīti, un bija ļoti grūti izstāstīt, un tad, kad nevarēja saprast, tad es vaicāju, vai tur būtu viola, vai jūs uz violas arī kaut ko uzlikt virsū. Tā kā es jūtos šodien nopelnījis kafiju par šo vismaz. Tas tiešām bija izaicinoši. Eva, pirmkārt, paldies par visu tavu ieguldīto darbu, un tīpaši arī šajā pēdējā sarunā aplausu Evai. Paldies! Ir forši satikt kādu bērnības, cilvēku no bērnības, ar kur vēl var parunāt. Līdzīgi, ka man ļoti patīk potniekam, vai viegli būt jaunam, vai viegli būt, un vai viegli, un tad es gaidu, kad būs tā filma vai, un kur tad tas gulbis tagad būs nokļuvis. Un, starp citu, par to nokļūšanu, tas stāsts, ko es stāstīju par laukiem. Pirms 2 gadiem, kad man sieva mēģināja pierunāt tos laukus nopirkt, es teicu, nekādā gadījumā, tā tik man vēl trūka pie visa. Un visi šie 3 likumi, kāpēc kaut ko darīt tikai tad, ja tu smaidi, kāpēc pasūtīt kādu, kas tev māca dzīvot, un kāpēc reizēm riskēt, ieklausīties cilvēkos, kas tev ir svarīgi, vienalga, vai tie ir lauki, vai tā ir šī stūbā cepuri, ir vērts to darīt. Jo gal galā tas tev noved kādā skaistā vietā vai pie kādas brīnišķīgas atziņas. Es redzu, ka tev, Artur, šī te frekvence ir, herci ir aizkustinājuši. Tas priecīgs. Man tiešām ļoti šķiet, zinat to, jā, to apļveida kompozīciju, ko bieži vien izmanto režisori izrādēs vai pat televīzijas filmās. Mēs iesākām ar mūziku un mēs noslēdzam ar mūziku. Mēs iesākām ar fotogrāfijām no bērnības, kur mēs abi spēlējam instrumentus un līdzīgi arī noslēdzām. Tā kā man šķiet, mēs esam labu tādu apli 2 dienu garumā nogājuši. Gan mēs, gan jūs kopā. Un paldies jums par piedalīšanos. Tiekamies. Tiekamies nākamgad.